Labdien! Šodien mēs atkal esam mūsu projektu Darīsim kopā studijā, un kā vienmēr runāsim par svarīgām problēmām, kas ir saistīts ar komunālo saimniecību un mūsu nekustamo īpašumu. Šodien aicinājām mūsu ekspertu Igoru Trubko, kas ir arī Rīgas apsaimniekotāju asociācijas priekšsēdētājs, sniegt mums skaidrojumu par tādu lietu, kā jaunais princips parāds sekot dzīvoklim. Kā ir zināms, Saeima ir pieņēmusi grozījumus dzīvokļu īpašuma likumā, un tagad daudz kas ir mainījies dzīvokļu īpašniekiem. Un es aicināšu Igoru Trubko pastāstīt mums par šīm izmaiņām. Tātad grozījumi stājas spēkā ar 1. janvāri 2026. gadu. Tas nozīmē par iepriekšējiem 3 gadiem, kuri pārādi pēkšņi izveidojas jaunam īpašniekam, nopērkot dzīvokļi, vajadzēs nest atbildību, un tāpēc mēs gribam pateikt, ka, ja jūs pērkat dzīvokļi, jums jāseko un jājautā pārdevējam, lai viņš iesniedz izziņu, vai ir parādi, vai nav parādi pret iepriekšējo pārvaldnieku. Jā, un par kādiem parādiem vispār iet runa? Par komunāliem pakalpojumiem, par remonta darbiem, par pārvaldīšanas darbiem. Un tad par visiem šiem parādiem būs atbildīgs dzīvokļu jaunais īpašnieks? Jā, tad seko dzīvoklim, tas nozīmē, ka jaunais īpašnieks nevarēs izvairīties no iepriekšējā dzīvokļa īpašnieku saistību izpildī, ja viņi nav sakārtoti par pēdējiem 3 gadiem. Labi, tad tāds jautājums. Ja es 1. janvārī pirkšu dzīvokli, kāds ir mans darbība algoritms? Kā es varu pārliecināties par to, ka dzīvoklim nav parāda? Šeit obligāti vajag paprasīt izziņu no īpašnieka, jo jūs kā pircējs nevarēsiet pie pārvaldnieka dabūt tādu izziņu, jo trešam personam to izziņu nesniedz. Bet, ja jūs pērkat dzīvokļi, jums tiesības noskaidrot, vai ir pārādi dzīvokļiem vai nav. Tas ir viens. Otrais, obligāti pirkuma līguma atrunāt, ja pārdevējs, lai pārdevējs sniegtu patiesu informāciju, un ja informācija nepatiesa, tad viņš uzņemas visas saistības, un ja pārdevējs meloja, tad jaunam īpašniekam būs tiesības vērsties tiesā pret iepriekšējo īpašnieku, lai atgūtu zaudējumus, kuri viņš nodarīja viņam, sniedzot nepatiesu informāciju. Bet vai es pareizi saprotu, ka tas jaunais īpašnieks jebkurā gadījumā būs atbildīgs par parādiem namu pārvaldes priekšā? Jā. Principā namu pārvaldē tā ir dzīvokļa īpašnieku kopības likumiskais pārstāvis. Tātad komunāli pakalpojumi skaitās aiz kopības, bet caur pārvaldnieku uzkrājumi remonti pieder arī kopībai, bet operē ar tiem līdzekļiem pārvaldnieks. Un tikai pārvaldīšanas maksa, tā ir attiecība pret pārvaldnieku. Jā, ļoti labi. Vēl gribēju pajautāt, ko šie grozījumi īsti mainīs tiem godīgiem maksātājiem? Viņi dod garantēs, ka viņam, pieņemsim, nevajadzēs atkārtoti maksāt par renovācijas darbiem parādnieka vieta, vai viņam nebūs atslēgta apkūri, jo iepriekšējais īpašnieks atstāja pārādus un nenoreiķinājis. Tātad šeit būs drošības sajūta, arī tādas kā finanšu iestādes, kā Altuma un bankas, uzreiz redzēs, ka samazinājas risks, jo lielākā garantija, ka dzīvokļa īpašnieki norēķināsies par visiem saņemtiem aizdevumiem, veicot mājas sakārtošanu. Un kas notiks ar parādiem, kas ir vecāki par šiem 3 gadiem? Tur nekas cits neatliek, kā dzīvokļa īpašnieku pilnvarotam pārstāvim, tātad pārvaldniekam būs pienākums strādāt un piedzīt tos parādus, kuri veidojas līdz 2023. gadam, un secīgi visi, kuri vecāki par 3 gadiem no īpašnieka maiņas. Tātad piedzīt šos parādus no tā iepriekšējā īpašnieka? Jā. Jaunais īpašnieks
pavisam veciem parādiem neatbildēs tikai par 3 gadiem. Bet ņemot vērā esošu praksi, ja pārvaldnieks strādā kā pienakasē, tad parādi lielāk pa gadu nevajadzētu būt. Un vai jūsuprāt šie grozījumi palīdzēs sakārtot visu šo lietu ar parādiem? Jā, es domāju, ka tas palīdzēs sakārtot, jo praktiski tie cilvēki, kuri gribēja izvairīties no parāda, vairāk to nevarēs izdarīt. Labi, paldies par informāciju un līdz nākamai reizei.